Nē. Nu? Iekšā! Tā, sorry, būs 2 video, jo viens video pagājušais bija baigi ilgi. Tā kā šeit ir backnines. Cerams, ka būs interesanti. Pirmie 3 grozi noteikti vajadzētu apskatīties, jo ir daudz izmaiņas un viens grozs ir pilnīgi jauns. Paldies Jankam, paldies Kristam par filmēšanu un tad jau skatāmies. Krist? Paldies. Paldies. Desmitais grozs 135 metri. Pirmās lielās izmaiņas trasē. Grozs ir pabīdīts kādus 20 metrus atpakaļ, kas jau padara tiešām par pro līmeņa distanci arī priekš Latvijas. Noteikti labāk ir kreisā pusē, jo labā pusē ir daudz krūmi un koki un varētu nebūt līnijas. Nu, šitas sanāk bērdīs. Bērdīs, veiksmīgs, bet bērdīs. 135 metru grozā. Jā, nu paveicās. Custom made design diski, aizpurs. 11. grozs, 90 metri, pilnīgi jauns grozs un daudz grūtāks nekā bija iepriekšējais. Uz kartiņas varam redzēt 90 metrus, bet jāmet ir kādi 110, jo grozs ir ritīgi kalnā un beigās iet pa labi. Jā, nu kādi 10. Neko, pariņš. 12. grozs, 98 metri. Ir pavilkti kādi 20 metri atpakaļ no iepriekšējā un iztīrīts labajā pusē, tā kā var arī backhandu mest. Bet īstā līnija noteikti ir forehands pa taku un beigās pa labi. Big skip. Jā, desmitnieks. Trīspadsmitais grozs par 4, 130 metri. Tagad ir 3 par 4 grozi pēc kārtas, kur visos spēlējot prātīgi ir diezgan ņemami. Šajā grozā taisns garām mando, nepārāk tālu, tad ir viegls piemetiens pa taku un double birdie. Būs labi. Bija labs, tikai nedaudz neveiksmīgi, bet laba līnija. Nu, 10 metri. Nē. Nu? Iekšā!
Veiksmīgs. 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 14. grosis, 158 metri par 4. Pirmo metienu prātīgi mēs varam redzēt sarkanu baltu stabiņu. Tas ir ļoti labs indikators, kur labs drives piezemējoties ir milzīga iespēja uz birdie. Ir iespēja divas, backhands, gan forīts, uzmetīšu abus. 14. grosis, 158 metri par 4. Neklausieties tom, te nav nekāds forwards. Normāli cilvēki ņem un met backhand. Jo ar neveiksmīgu fortu nošankos visticamāk būs jaunodzēs un tur nekādīgi negrib atrasties. Tāpēc es vienkārši ņemu savu nestabilo disku, palaišu haizerflipā, viņš izceļās un viņš ir uz takas un man ir stabils pars vai bogijs. Tā kā par to vispār nav stresa. Dar? Redzi, kur savs. Oh, shit! Kas Panhaizer? Atceraties, ko es teicu, ka Toms teica forwards jāmet? Nošankos būs krūmos. Kam tas vajadzīgs? Backhands, gandrīz. Ejam apstīties, kur Toms slavenais forwards iznācis. Ļoti veiksmīgi. Pretvējš. Bišķīt ne tā uzmet, bet es ņemtu katru dienu šo pozīciju, Jāni. Tā kā nāc pie manas treniņu turpmāk forītīs, tev bišķi pastāstīšu vēl. Backhand metīs vai forward? Forward. Ej iekšā. Patālu, patālu. Dar. Piecais grosis par 4, 151 metrs. Pirmais metiens ir ļoti izaicinošs, taisns, vēlams palikt uz taciņas. Bet viss tā sāla slēpjās otrajā metienā. Vai tu esi agresīvs, vai tu mēģini piemest pie groza un riskē ar to, kad aizripos pārāk tālu, vai arī tu esi pārliecināts, piemet lejā pie kalniņa uz 8 metriem un met iekšā. Jap, dar. Jā. Šeit var redzēt pro tips, ja traucē ieskrējienam vai arī no tās vietas, kur tu stāvi, tu vari mierīgi pārvietot objektus, ja viņi nav dzīvi un piesaistīt klāt pie koka. Sapatos. Tā, Jānis ir kaut kur tur. Nav slikti. Sešpustais grosis, 99 metri. Smuks par 3 kalnā lejā. Mētam iekšā.
Jā, der. Gross par 4, 170 metri. Divi varianti. Vai nu tu spēlē prātīgi, pirmais puterīts, paliec uz takas, un tad nedaudz grūtāks otrs metiens, vai ar distance driveri ejam cauri gapam un ļoti viegls piemetiens. Jā. Jā, aiz līkumu. Perfekta līnija. Kas pa pretvēju? Urā! Gross par 4, 194 metri. Tātad pēdējais. Pēdējā var būt visādi. Labā puse, pats galvenais ir ūdens. Šeit, ja jūs iemetat ūdenī, visticamāk disks ir pazaudāts. Tā kā labāk kaut ko droši, stabilu, vidū un pēc tam piemetiens līdz 10 metriem, un tad jau skaties pēc rezultāta, vai tev ir jārano vai nē. Kreisā puse un aizgroza arī opē. Tas bračku ir ovī. Tas ir labs. Desmitnieks. Sēdies 10. Sacensībās no šādas pozīcijas visticamāk jāpiemet, bet priekšvideo. Tā, trasi izspēlēt. Cerams, ka uzzinājāt kaut ko jaunu, tomēr bija izmaiņas. Paldies, ka skatījāties. Paldies maniem sponsoriem Latitude 64 un Disc Golf EU. Paldies Jankam, paldies Kristam par filmēšanu. Un, ja gadījumā ir kaut kas nepieciešams par Disc Golf vai vienkārši gribat parunāties, tomsvācietis.lv. Čau!